4 pieturvietās Madonas novadā šodien ielās un laukumos tika lasīta dzeja. Septembris Madonas puses radošajiem ļaudīm paiet Andreja Eglīša zīmē, tāpēc godinot izcilā latviešu dzejnieka simtgadi, arī lasījumi skanēja no Eglīša dzejoļiem. Galvenie runātāji bija jaunieši no visas Latvijas, skatuves runas konkursa uzvarētāji no Vidzemes, Zemgales un Kurzemes. Kas ir licis skolu jauniešiem pievērsties dzejai? Es īstenībā vairāk nevis lasu, bet pati rakstu dzeju, jo tā ir vieglāk izteikt savas emocijas. Un arī lasot latviešu dzejnieku dzeju, tas tā kā papildina mani. Dzejā es jūtu dvēseles mieru un es atrodu tajā dzejā sevi. Un es lasu arī Klintas Lejas dzeju un to es izjūtu viņu un jūtu sevi. Sastaptās jaunietis apgalvo, ka dzejas dienas mūsdienu sabiedrībai nav tukšs jēdziens. Tā ir iespēja satikt domu biedrus, izbaudīt literāru gaisotni. Tas ir ideāls veids, kā satikties cilvēkiem, kuriem dzeja ir tuva. Un es domāju, ļoti labi var pavadīt laiku. Tas ir veids arī kā popularizēt dzeju un autorus un visu pārējo. Es pilnīgi piekrītu par to, un dzejas dienas visnotaļ jārīko, tāpēc, ka sanāk cilvēki, kuriem tas interesē, un viņi var apspriesties un dalīties savos viedokļos par to visu. Es arī pati rakstu, es nerakstu nevis dzeju, bet prózu, un arī mums notika Liepājās, mums notika tur pasākumi, un arī es tur piedalījos un tā kā lasīju savu prózu, un tiešām tas ir veids, kā iepazīties arī ar citiem. Par to, vai lasīt grāmatas dzeju jauniešu vidū ir populāri, meitiņu domas dalās. Man liekas, dzeja ir mazliet tādā aizmirsta lieta. Reti, kurais tā viņai pievēršas un lasa. Man liekas, patiesībā dzeja ir kaut kas līdzīgs gan arī kā filmās. Filmas mēs skatāmies, lai piedzīvotu emocijas, kaut kādas, ko paši savās dzīvēs nespējam pieredzēt, un dzeja ir līdzīga. Es atkal tieši pretēji uzskatu, ka manā draugu pulkā ļoti daudz gan lasa grāmatas, gan dzejoļus, tāpat arī seko līdz jaunākajām ziņām televīzijā. Un es uzskatu, ka tomēr dzeja ir diezgan svarīga, vismaz manā galā Kurzemē. Dzejas dienu lielākais pasākums Madonas pusē noslēdzās Andreja Eglīša dzimtajā pagastā Ļaudonā, kur dzejnieka atdusas vietā tika nolikti rudenīgi ziedu sveicieni.